Šodien ejam apskatīties, kas notiek siltumnīcā. Mēs parasti ejam uz siltumnīcu tikai apmēram reizi nedēļā. Apstīties, vai tur kaut ko nevajag atsiet vai kaut kādu pazarīti izlaust. Tā kā ejam un apskatīsimies, kā tur šobrīd izskatās. Tā, ejam iekšā. Tā, šī pusīte izskatās labi. Vienogas iet pa augšu. Šo vajadzētu bišķi palabot. Te jau pārāk daudz ir iekritis ejā. Bet vispār mēs mēģinam izdarīt tā, lai siltumnīca tiktu maksimāli izmantota. Tāpēc mēs tomātus un vīnogas laižam reku te uz augšu. Reku šeit. Lai maksimāli izmantotu to liederīgo telpu, kā saka. Un tāpat laikā, lai tomātiem pietiek arī ventilācijas un gaisa, ko elpot, apakšā izskatās šādi. Kāpēc mēs ejam tikai reizi nedēļā? Jo mēs siltumnīcu nelaistam. Tāpēc mums tur pa lielam nav ko darīt. O, reku tomātiņi gatavi. Rekā, labi, ka atnāca. Tā, vīnogas gatavojas. Gribu apstīties otras vīnogas. O, re, kur ir. Šitās varētu būt vēl gatavas vispār. Pagašo. Jā, labas. Fantastiska garša. Tā, apskatāmies šeit. Kas mums te notiek? Šie tomāti ir interesanti, viņiem ir savādākas lapas. Te var redzēt, viņiem nav tādas kā tomātiem, bet savādākas bišķītiem, kas bija zaļie, viņi arī būs zaļā krāsā. Lūk, šāda mums siltumnīca bez laistīšanas. Vienīgais, kas mums te no ūdens tiek iekšā, ir pa lūku tiek aplaistīti gurķi, jo reku ir lūka. Un kad līst lietus, tad ūdens satek lejā un aplaista gurķus automātiski. Un tur ir otra lūka, tāpēc arī zem otras lūkas ir gurķītis. Un te redzēt, kādu smuku gurķi izauguši. Tā, labi. Tad jau pēc nedēļas jāatnāk vēlreiz, bet tagad es salabošu to.